Sveicināti visi klātesošie. Patiešām liels prieks redzēt jūs visus tādā kuplā skaitā. Tas nozīmē, ka gan mums, gan jums interesē šī tēma, ko mēs darām un ko mēs varam darīt vairāk. Valsts nekustamo īpašumu kā lielākais publiskais pasūtītājs un kā valsts nekustamo īpašumu pārvaldītājs aktīvi iesaistās nozares digitalizācijā. Mēs ieviešam tehnoloģijas un programmas un esam pārliecinājušies mūsu ikdienā par šo programmu sniegtiem rezultātiem. Strādāt gudri, pielietojot ilgspējības risinājumus, šī, jāsaka, ir kļuvusi par ikdienu droši vien katram no jums. Eiropas padomes pieņemtā regula, jaunā regula saistībā ar jaunajām ēkām nosaka, no 2030. gada visām neapdzīvotām ēkām būs jābūt CO2 neitrālām. Savukārt jau no 27. gada visas publiskās ēkas, tām visām būs jābūt CO2 neitrālām. Ja mēs paskatāmies no būvniecības perspektīvas, būvniecības procesā un ēkas eksploatācijas ciklā tiek patērēta aptuveni 30% no radītajiem CO2 izmešiem. Savukārt aptuveni 40% no visas enerģijas. Mēs valsts nekustamo īpašumu uzskatām, ka ilgspējīgākā ēka ir tā, kur jau ir uzbūvēta. Tādēļ pārbūvējot, darām tā, lai tas ir efektīvi, kvalitatīvi, savukārt pārvaldot ēku, lai tas ir pārdomāti. Projektēšanas stadijā un būvniecības stadijā mēs esam ieviesuši būves informācijas sistēmas modelēšanu. Savā ikdienā esam pārliecinājušies par šīs BIM pielietotās tehnoloģijas priekšrocībām. Tādā veidā esam uzlabojuši būvprojektu kvalitāti, esam nodrošinājuši to, ka būvniecības procesā ir samazinātas ar šajā procesā radītās kļūdas. Tādā veidā mēs varam kontrolēt būvniecības termiņus, un šis viss ir rezumējies aptuveni 15% resursu ietaupījumā. Un tas viss ir iespējams pateicoties tam, ka radām precīzu digitālo būves dvīni. Arī pielietojot tādas tehnoloģijas kā lāzera skenēšana objektos un arī izmantojot papildu ierīces kā 3D virtuālās brilles. Nemazāk svarīgs ir darba drošības aspekts, īpaši būvlaukumos, kad notiek aktīvā būvniecība. Tādēļ šajā aspektā mēs arī testējam pieejamās tehnoloģijas, izmantojot mākslīgo intelektu, lai tehnoloģiski varētu kontrolēt individuālu aizsardzības līdzekļu pielietošanu būvobjektos. No ēku pārvaldības mēs ieviešam dažādus praktiskus tehnoloģiskus risinājumus. Mēs monitorējam telpās noslodzi, mēs kontrolējam energoefektivitāti un resursu patēriņu ēkās. Mēs apsekojam zemju īpašumus, ēku fasādes, jumtus pielietojot dronus. Un pašlaik ļoti aktīvi strādājam, lai mūsu pārvaldībā esošo īpašumu informāciju apkopotu kvalitatīvā vienotā ģeogrāfiskās informācijas sistēmas datubāzē. Neapšaubāmi šīs tehnoloģijas rada mums jaunas iespējas. Mūsu uzturētās ēkās, par ko mēs rūpējamies, tās tiks lietotas vairākus gadus desmitus. Tādēļ no mūsu rīcības šodien viedo tehnoloģiju izmantošanas, no mūsu spējām dalīties vienam ar otru pieredzē, ir atkarīgs, kādas ēkas mēs atstāsim nākošajām paudzēm, un tās noteikti būs energoefektīvākas, ilgspējīgākas un drošākas. Šodien novēlu visiem dalīties zināšanās, iedvesmoties. Paldies par uzmanību!
Paldies, Renār. Pāriem pie nākamā runātāja. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, ja varam, rūpējas par vides un dabas aizsardzību, plāno un vada reģionālo attīstību, kā arī veids valsts digitālo transformāciju, lai valsts pakalpojumi būtu ērti gan klātienē, gan elektroniski, ko tik varam nedara. Aicinu uz uzrunu Gati Ozolu, valsts sekretāra vietnieku digitālās transformācijas jautājumos. Paldies! Labdien! Tiešām prieks būt klāt šeit un varbūt tik netipiskā priekš mums nozares sajietā, bet jā, mēs ne vides ministrija, ne tikai, bet arī digitālā ministrija, un ja mēs atskatāmies digitālo vīziju Latvijas, kas mums ir noformē digitālā stratēģijā, mēs runājam par to, ka mēs vēlamies, lai tehnoloģijas būtu iespēja, mēs viņas izmantotu tādu labvēlīgai un modernas dzīves telpas veidošanai. Kad mēs ne tikai lietojam, bet arī mēs veidojam šīs tehnoloģijas, kas veicinās gan iedzīvotāju ērtu dzīvošanu, gan tautsaimniecības izaugsmi. Un šeit katrai sava roka jāpieliek, katrai nozarei, savai jomai jāpieliek, gan valsts pārvaldei, gan privātam sektoram. Un runājot par nekustamo īpašumu, par mājokļu jomu, kur vēl iedzīvotājiem vai cilvēkam vēl būtiskāka tāda pamatdarbības joma, kā mājoklis, kā īpašums un viņa ilgtspējīga un kvalitatīva pārvaldība, kas ir nepieciešams viņa ikdienai un viņa dzīvei. Lai tas būtu drošs, lai tas būtu uzticams un ilgspējīgi uzturēts. Un līdz ar to mēs redzam, ka no tādas arī tautsaimniecības un sabiedrības viedokļa šī nozara ir ar būtisku un ar milzīgu ietekmi. Ja, ne tikai komerc sektorā, varbūt, ka mēs no valsts pārvaldes skatāmies, bet arī uz tādu sabiedrības labklājību un ilgtspēju un izaugsmi. Tas, kad šajā nozarē ir vesela atsevišķa konference, kas veltīta digitālai tēmai, noteikti liecina par to, ka ir sasniegts zināms briedums, jo ne katra nozare var atļauties runāt tieši par digitalizācijas jautājumiem šīs nozares kontekstā. Un jo īpaši lielāks gandarījums ir par nekustamo īpašumu nozari, jo varbūt man kā tādam, kas ir no malas, nekustamā īpašuma liekas tāda industrijas un infrastruktūras intensīva un tradīcijām bagāta un tradīcijām stipra nozare. Daudz betons, cieņā klātiene, sarunas, vienošanās un arī tā nekustamā īpašuma pieskatīšana balstās uz tāda saimnieka principa. Tā ir tā tradicionālais uzskats par nekustamo īpašumu nozari. Es atradu tādu joku par nekustamo īpašumu, kāpēc nekustamo īpašumu pārvaldnieks atteicās pāriet uz digitālo pārvaldības sistēmu, jo viņš nevarēja atrast Ctrl-Delete taustiņu noplūdušam krānam. Un patiesi tajā situācijā, kad mēs nonākam nekustamā īpašumā ar šādiem izaicinājumiem, cilvēks, saimnieks vienos vārtos izpogā mākslīgā intelekta un tehnoloģija iespējas. Bet tas, ko tehnoloģijas sniedz, ka varbūt mēs varējām novērst šo te krāna saplūšanu, varbūt mēs varējām labāk monitorēt, labāk mēs varējām prognozēt, kurā vietā tas varētu notikt un arī pēc tam identificēt šo vietu. Un vai piekritīsiet, ka šī joma un nozara ir vieta, kur varbūt tās tehnoloģijas nav tās pašas pirmās, kur ienāk? Bet ja mēs skatāmies šobrīd, tās lietas mainās, jo no vienas puses nozara ir komplicēta, sarežģīta, no otras puses tās tehnoloģijas un arī dati, kas ir saistīti ar tehnoloģijām, kas varbūt vēl svarīgāk pat pašām tehnoloģijām, sniedz milzonīgi daudz iespējas pilnveidot un uzlabot šo nozari, un tie katalizatori ir vairāki. Mēs redzam nepieciešamība saimniekot un pārvaldīt efektīvāk un ilgspējīgāk. Mēs runājam par tādām lietām kā attīstības plānošana, jau kas tikko tika minēts, par reāla laika dinamisko energo pārvaldību, apsekošanu, monitoringu, dažādas citas lietas, mākslīgā intelekta pielietojumu modelēšanai. Otrs, mainās arī klientu paradumi. Mēs saprotam, ka šobrīd nekustamo īpašumu pērk, lieto paudze, kas jau ir dzimusi kopā ar tehnoloģijām, un viņiem varbūt ir citi paradumi, kādā veidā mēs šo nekustamo īpašumu iegādājamies un kā mēs viņu pārvaldam. Šobrīd es pat teiktu, ka nekustamo īpašumu iegādājas paudze, kurai telefona zvans jau ir pārāk tieša komunikācija, un viņi labāk izvēlētos varbūt komunikāciju neklātienē, attālināti un virtuāli. Vai cilvēki, kuriem viedais ekipējums vai viedā mājokļa iekārtojums ir būtiskāks par to, vai tur ir autostāvvieta vai nav autostāvvieta pie viņa mājokļa. Vai pat cilvēki ir gatavi nekustamo īpašumu iegādāties attālinātā veidā. Un ir prieks un gandarījums, kad arī šajā jomā mums Latvijā ir uzņēmumi, arī startup uzņēmumi, kas šeit šo tendenci saprot, jūt un strādā, un tādu uzņēmumu kā Žirafa 360 kā viens no piemēriem. Un trešā lieta ir šīs nākotnes tehnoloģiju tendences.
kur mēs runājam par tādu jomu kā fiziskās un virtuālās pasaules saplūšanu. Ir tādi jēdzienu vārdi kā metavers, par kuriem mēs runājām, un tur mēs varam vairākos virzienos skatīties. Viens virziens, ka veidojas alternatīva nozara, kur mēs nekustamo īpašumu pārdosim un pārvaldīsim virtuālā vidē. Bet ir arī otrs virziens, kur mēs šo te praktisko, fizisko, virtuālo īpašumu varam pārvaldīt digitāli, reāli laikā, un gan demonstrēt viņu iedzīvotājiem, gan plānot viņu, gan arī pēc tam pārvaldīt. Es domāju, par šo noteikti šodien varētu būt diskusijas, sarunas, un šeit klāt ir arī zinoši cilvēki par šo tēmu, kas noteikti par to ar jums šodien būs gatavi parunāt. Un no valsts pārvaldes puses vēlējos divas lietas pieteikt, kur liekas, ka mēs kā valsts pārvalde, varbūt vai tāda digitālās attīstības sabiedrības varam dot savu pienesumu šajā jomā. Mēs redzam, ka Latvijas sabiedrība ir, un kopumā Latvijas publiskie sabiedriskie pakalpojumi ir labi attīstīti un arī iedzīvotāji ir digitāli labi aprīkot. Līdz ar to mēs esam gatavi, kā sabiedrība šīm dažādajām iespējām. Mums ne tikai no tehnoloģiju viedokļa ir cilvēki vai sabiedrība, kura visvairāk lieto mobilās tehnoloģijas un lieto mobilos sakarus, bet arī labi attīstīt digitālie pakalpojumi. Mēs, piemēram, esam 5. vietā Eiropas Savienībā attiecībā uz valsts pakalpojumu digitalizāciju. No valsts puses mēs iedzīvotājiem esam nodrošinājuši bezmaksas elektroniskā identifikācija, bezmaksas e-parakstu iespēju Latvijā. Arī notāra pakalpojumus jūs varat izmantot pilnībā digitāli, kas nekustamo īpašumu nozarē varētu būt būtiski, kas varbūt citās Eiropas valstīs nav iespējams un nav iedomājams šobrīd. Arī digitalizēt šis būvniecības saskaņošanas process. Protams, tās lietas var būt ērtākas, smukākas, bet, manuprāt, to pirmo digitalizācijas posmu mēs esam izgājuši. Tagad esam gatavi veidot nākamās paudzes risinājumus, kas dos lielāku pievienoto vērtību. Un šeit sabiedrība lielā mērā, manuprāt, ir gatava tam, lai šīs iespējas izmantot. Un tagad tikai tālāk ir izaugsmes jautājums. Un otra lieta, uz ko nofokusēties, ir viens no pamatnosacījumiem, priekšnosacījumiem šai viedai pārvaldībai ir dati, datu pieejamība, datos balstīta lēmumu pieņemšana, nav dati, nav to pieejamība, nav spējas viņus analizēt, nav datos balstīta lēmumu, pavisam vienkārši. Līdz ar to mūsu valsts pārvaldē mēs esam ieviesuši šo principu atvērts pēc noklusējuma, mēs mēģinām visus tos datus, kas ir valsts iestāžu rīcībā, kas nav aizsargājami, darīt pieejamus. Un pēdējos gados ir pieejami atvērt tādi dati, kā piemēram adrešu reģistrs, kadastru reģistrs, meteodati, daudzi citi. Daļa no tiem ir varbūt arī būtiski jūsu nozarei. Šobrīd no valsts pārvaldes puses esam izveidojuši arī tādu datu vienas pieturas aģentūras, lai tajos gadījumos, kad vajag informāciju no valsts reģistriem, jūs to varētu saņemt gan tehniski, gan juridiski daudz ērtākā un ātrākā veidā. Ja? Un no šī gada sāks darboties šī jaunā platforma, tā kā tiem no jūsu joms, kam tas ir aktuāli, mēs noteikti aicinām šīs iespējas izmantot un interesēties. Bet skatoties no tādas nozares viedokļa, es aicinātu arī, mēs runājam, ka ir dažāda veida dati, ir dažāda veida procesi, bet domā tādu datu telpu kontekstā. Mēs tādā Eiropas datu stratēģijas un Latvijas datu stratēģijas kontekstā runājam par datu telpām, kas ir noteiktai, piemēram, nozarei būtisku datu, standartizēta, aprite starp publisko un privāto sektoru un tās pievienotā vērtība būtu, kad mēs nozares ietvaros vienojamies, kas mums ir šīs būtiskās datu jomas, kas mums kopā kā nozarei var palīdzēt veidot labākus pakalpojumus, inovatīvākus pakalpojumus un uz tiem arī fokusēties, lai mēs šos datu avotus attīstītu. Kā piemēri, no valsts puses, piemēram, zonējumi, nodokļu likmes, kadastrālās vērtības, savukārt no privātā sektora, tie var būt nekustamā īpašuma tirgus dati, energo dati, īpašuma noslodzes dati, arī BIMI pieminētie un tā tālāk. Un šādu dažādu datu integrēšana radīs jaunus pakalpojumus un iespējas. Un te mēs arī redzam labu piemēru. Piemēram, sadalas tīkls šobrīd jau var publicē un ir izveidojis šādus datus pakalpojumus, kur ir izveidojis vesels, teiksim tā, apakšā industrija, kas ļauj analizēt un optimizēt šos iestāžu vai nekustamo īpašumu pārvaldību uz šiem datiem. Un mēs varam likt arī šos datus dažādus kopā. Tā kā vēstījums ir, ka dati ir būtiski, bet labi strukturēti, standardizēti dati dod vēl lielākas iespējas un te tā nozares iespēja nākt kopā un runāt par šīm prioritātēm un to attīstīt. No otras puses, droši vien
nevajag gaidīt uz kādu lielu un būtisku, teiksim, tādu pavērsienu, vajag sākt strādāt ar to, kas mums jau ir, un eksperimentēt ar tām lietām, kas mums ir, ko mēs varam iegūt. Tā kā paldies par šo konferenci. Mēs esam gandrīti, kad valsts nekustamo īpašumu ir dzinulis šim te procesam un likt kopā nozari, nākt un runāt par šīm tēmām un vēlam no savas puses veiksmīgu, sekmīgu, produktīvu konferenci un no ministrijas puses būsim gatavi iesaistīties, kā vien varam palīdzēt, ja nepieciešama regulējumu vai kaut kādu padomu veidā. Paldies un veiksmīgu dienu!